dāmas un biedri, mani sauc Aldis. Un mani sauc Ruta. Un te ir tā slavenā armijas krava, par kur es runāju, kas ir ļoti viegli patiesībā. Jā. Savācam mēs viņu no vietas, no provinces Jaunā Skotija, Nova Skoša, un brauksim pāri cik laika joslām? Es nezinu. Četrām laika joslām, ja es nemaldos. Tātad starp māju mums ir 3 stundas un vēl ekstra stunda BC. Tad ies uz Sūreju. Nova Skoša, tad ir Quebec, Ontārio, tad ir vēl viena Ontārio, Manitoba, tad esam mēs Alberta, vai ne? Un tad ir Quebec. 4. Cik stundas ir 4 stundas pārpūt? Jā, tāda lūk ir mūsu krava. Protams, ja kravu savācām, tā ir armijas krava, savācām armijas bāzē, protams, tur neko nevarēja filmēt. Es tik nofilmēju, kā braucam ārā. Un apstājāmies pārbaudīt kravu, jā, viss kārībā, tā kā var redzēt, visādi daudzi, jā. Ruta jau nevar likties mierā, viņai jau rekur vajag, viņa jau paņēma. Sūdus pacēla, noslika uz piekam Ruta teica, šitā ir tik laba krava, ka mums šodien jānosvin. Bijis tagad mēs esam apstājušies, kamēr krava ātri to izkapās un laidīs tālāk, vai ne? Te nav nekur zīmes don't drink and drive. Nē, tu vienkārši izmetīs ārā, jā. Jā, bet viņu izmetīs mūsu miskastē, mēs Nepiecūk, jā, labi, ok. Tātad mums ir bobkats, jā? Jā, kas svēra 6000 mārcīs, bija 2800 kg, jā? Jā. Es kaut kāds, jā, varbūt kaut kāds pļāvējs. Jā. Tad mums ir urbīši, 2 gabali, viens lielāks, viens mazāks. Var urbt. Tad tas jā, ko lai galā, tas, kas ir zāģis? Tad ir, ne, tas nav zāģis, tas ir, ko zemē, jā, zeme zāģē, lai kabeļs likta. Arkls? Ne, arkls, tas nav arkls. Tas ir zāģis, kas jā, viņu griez, zemē, tu zāģē zemi, lai tu kabeli var ielikt. Tad ir lāpste, un tad otrā pusē dakšas. Tad es viņiem lūdzu lādēties pirms šo te aparātu augšā, par cik mūsu galā vēl projām ir ziema, šeit vairs ziemas nav. Jā, un kalni, ja ir ziema, sniegi un tā tālāk, bet, ko viņš teica, bet kā viņš man salādēs visu, jo tad viņš izmantoja šo te aparātu, lai salādētu visu virsū. Jā, un pēc tam to pašu izmantos, lai nokrāmētu nost, tad viņš nobrauks nākošā galā, tātad tas būs Sūrejā BC, viņš to nobrauks nost. Un pieliks klāt dakšas, un tad krāmēs tos visus gabalus nost. Tālūk, tā kā izskatās, ka ir ok, smagums ir apmēram pa vidu, tad var redzēt, kur ir pakaļie rati, ja? Un tad var redzēt, kur ir mašīnas rati. Mums es gribētu vairāk. Jā, dedicated krava, es nezinu, kā tas saucās, tas nozīmē tiešā krava vai, tas nozīmē neko citu nevar ņemt, ko mēs varētu uzkrāmēt kaut ko nelielu ātro palīdzību aizmugurē no Quebekas, pa ko mēs saņemtu vēl kādi, nezinu, 4000, 5000, bet tā, jā. Bet mēs neko citu nevaram ņemt, jo viņi maksā pa pilnu piekabi un viss, un čau. Čau rasmu, neko citu klāt nevar ņemt. Jā, viss laižam tālāk. Pirmā pusstūda nobraukt, parādīšu kartē, kā tas, cik briesmīgi tas izstās no austrumiem līdz rietumiem. Tā. Kartē tas izskatās šādi te. Tad esam Jaunajā Skotijā, Nova Skošā un vedam uz Sūreju, BC, kas ir turpat netālu, grupi sakot, netālu no Vancouveras, lai vienkāršāk saprast. Kilometri 5765 kilometri, vāji 9 stundas, jā. Rupa rēķinot lēnām braucot 6 dienas, normāli braucot 5 dienas. Protams, mēs brauksim caur māju, kas mums būs ekstra apmēram stunda klāt. Paliksim sestdienas naktī, jā. Tas no sestdienas svētdien paliksim mājās. Tagad es katru braucienu sāku pa nulēm likt degvielas patēriņu, lai zinātu apmēram, cik katrs brauciens. Tātad, ja kemperi mums bija uz Calgary, mēs braucām, bija 29,8 laikam beidzām, vai 29,6, neatceros. Tad šis brauciens mums beidzās ar, iepriekšējais brauciens ar Amazonas busiem beidzās ar 29,2, kaut gan mēs sākām ar 27 pirmās 2 dienas. Vējš bija nepareizā virzienā, lietus, vēss un tā tālāk, tas baigi nosita lejā viņu.
Nu, palielināja, tiksim, tā patēriņu. Nu, tagad atkal liksim pa nulēm un skatīsimies, cik šis 5000 rupi rēķinot ekstra 100 km jau klāt, pēc brauksim caur mājām. Tad 5800-900 km brauciens, cik tas mums izsērēs degvielā. Tā, laimīgu ceļu un patīkamu skatīšanos. Tālūk, viss sāks ar pozitīvām domām. Tā tālāk mēs braucot uz Novu Skošu, jauno Skotiju. Es jums rādīju, kā propeleri griežās pilnīgi nepareizā virzienā, ka, pretvējš, kas mums tā kā dara sit pa kabatu degvielas patēriņu ziņā. Un tagad priekš visiem tiem, kas domā, ka pozitīvs noskaņojums var kaut kam palīdzēt, mēs braucam atpakaļ. Mums atkal ir preteši, tagad vēl ir iebīgāks 45 grādu leņķī no priekšpuses. No? Ko man darīt, ko man pateikt par šo te? Būsim pozitīvi, ja? Nu, davai. "15. aprīlis. Esam pilsētā ar nosaukumu Montreāla un iebrauksim tunelī, kas iet apakšā zem upes, kuras nosaukumu es nezinu. Šī te ir jaunā upes, nevis upes, bet tuneļa daļa, kas ir tikko atvērta vaļā. Teorētiski ir tā, ka abos virzienos ir pa 3 joslām, tā kā dalītais tunelis, bet šito daļu viņi remontējas nezinu cik gadus jau, ļoti ilgi. Tagad pirmo reizi brauc pa šo te jauno pusi, kas ir tikko atvērta, un tagad viņi ir aizvēruši otru pusi, kur pirms tam gāja visu satiksmi cauri, un tur droši vien paies vairāki gadi, kamēr tos attaisīs. Tunels nav garš. Jā, šodien saņēmām degvielas izdruku, ne degvielas, bet vispār izdruku par pagājušo mēnesi. Un tad, ja tā paskatās uz degvielas cenām, kā jau es teicu, es gandrīz trāpīju 10. Nē, es trāpīju īstenībā, jā. Cik bija? 12,300 dolāri, Kanādas dolāri par degvielu. Tātad iepriekšējā mēnesī, tātad tas ir runa par mārtu. Martā tik daudz iztērēts, jā, un pirms tam februārī bija gandrīz 8000. Nē, es atvainojos, gandrīz 6900. Tātad februārī es biju nobraucis 18,000, un tā ļoti apaļi rēķināt, nē, es atvainojos, 19,000 kilometru. Un iztērējis 6,900 Kanādas dolāru degvielā, kur pa mārtu ir nobraukt 1000 km mazāk, tātad 18,000 km, bet iztērēts krietni vien vairāk, 12,300 dolāri. Tātad tas ir pateicoties šī brīža situācijai, kas te visur apkārt notiekās degvielas cenas pieaugumam. Kas, ja tā pastāst 5000, tās būtu reāli 25% no mēneša ieņēmumiem, kurus mēs vienkārši pazaudējam dēļ cenu starpības. Un, un vēl var pielīdzināt arī, kā pieņemsim, 2 biļetēm uz Latviju jūlijā aizlidot. Tas ir pat bišķiņ mazāk zem 5000, jūlija cenas, vasaras cenas. Es zinu, ka tagad var dabūt arī lētāk, ja nelido jūlijā, bet jūlijā, jā, rupi reģionāli skatījos, 4500 2 cilvēkiem turpat pakaļ. Story time. Stāsta laiks, kā Ruta saka. Ar ko slavena Montreāla? Tātad Montreāla atrodas Kvebekā. Es jau esmu par to, man liekas, vismaz vienreiz runājis. Slavena ar vienkārši briesmīgiem ceļiem. Pa brīžam jūs droši dzirdēsiet, kā mums krēsli čīkst.
Un ar to, ka man liekas, ka šī ir vienīgā pilsēta visā Kanādā, kur ir aizliegti labie pagriezieni pie sarkanās gaismas. Visur, visā pilsētā. Nevis kādā krustojumā, bet pilnīgi visā pilsētā. Nekur citur es neesmu neko tādu redzējis, ka pilnīgi visā pilsētā būtu aizliegti. Jā, ceļi briesmīgi. Zīmes, kā jau Kvebekā, viss ir franču valodā. Arī visas paskaidrojušās vai tās pagaida elektroniskās zīmes, viss ir franču valodā, neviena nav angļu valodā. Tā kā, ja es pareizi saprotu, laikam franči neieredz angliski runājušos cilvēkus vai kaut kā tā. Viņas pirmsākumos, cik tur 80% no franču atbraucējiem vienkārši izbrīcināt. Nu tā viņam arī vajadzēja. Nu, kamēr braucam par šo burvīgo pilsētu, es nezinu, vai kamerā var redzēt vai nevar redzēt, bet mēs tagad braucam pa otro stāvu. Visu laiku šis te ir pēc kā pacēlums un pa apakšu tur ir notiek kā satiksme. Šurpu turpu tas ir vienkārši cauri pilsētai, lai tā kā nekavētu satiksmi. Tad ir otrais stāvs uzbūvēts, pa kuru arī tad visi caurijas braucēji, caurbraucēji brauc. Brauc var braukt arī pa maksas ceļu, bet vakarā nav nekāda jēga pa maksas ceļu braukt, jo caur centru ir daudz ātrāk izbraukt. Izskatījāmies cauri Montreālai un vēlējos parunāties par cilvēku, vairāk tā kā šoferu šajā gadījumā, prāta spējām, ilūzijām, jā. Es te vienam, kam es sekoju, viņš stāstīja par to, kāds plāns ļoti daudziem šoferiem, jā, un to es īstumā esmu dzirdējis arī no citiem šoferiem, ne tikai no viņa. Doma tāda pirms pensiju vecuma šofers, jā, viņš tagad domā tā viņam 55 gadi, vienalga, 57 vienalga. Un viņš tagad izdomā, es pirkšu klasiskā stila virsbūves, klasiskās virsbūves stila traku, jā, kamas, smago mašīnu. Tātad tas nozīmē kantaino, jo koku plūcijā. Jo viņam taču tās pārdošanas vērtība, tirgus vērtība nekrītās tik strauji, kā apaļie, kā manam Freightlineram, kā jaunajam Volvo. Jebkurš, kas ir apaļš, tam vērtība nokritās straujāk nekā tiem kantainiem. Tas ir vienā ziņā tāpēc, ka vēl ir cilvēki, kas viņus pērk, vai ne? Bet tas skaits paliek arvien mazāks un mazāks. Protams, ja tu veid tās smagās kravas un tā tālāk, mega platās kravas, tur baigā nozīme, tam vairs nav kāda virsbūve, cik aerodinamiski, jo to patēriņš tāpat būs liels. Bet sākums ir tāds. Pēdējo reizi, kad skatījos, piemēram, kantainais Peterbilts, kas izstāsta tiešām pēc koku kluča Konstantīna, cena bija, ja nemaldos, ap $300,000, Kanādas dolārus, un ne pa Kanādas dolāriem. Kur pretīm šās te Freightliners arī šodien, kaut kad es te pirms pāris nedēļām skatījos, bija 225,000. Mēs pirkām laikam pa 230,000. Tātad šis cilvēks, šofers, vienalga, viņš tātad gatavs sākumā pārmaksāt 70,000. Tā nopļusim, 70,000 gatavs pārmaksāt. Tātad mēs ar Rutiņu iepriekšējā video sataisījām tabuliņu sarakstu, cik izmaksā degviela, cik pārmaksā degvielu pret degvielas patēriņu. Tātad tabulā bija 31 litrs 100 km, 34 litrs 100 km, 37 litrs 100 km. Mums aicinās, ja kāds pie šī brīža cenām, ja ir 37 litrs 100 km, attiecībā par to, kā mums ir tagad nedaudz zem 3,1, tad tas ir vairāk nekā 2,000 mēnesī vienkārši pārmaksā degvielā. Tātad tiem pārsvarā, cik esmu dzirdējis, man pašam personīgi nekad tāds nav bijis, bet no youtuberistiem, kuri tādiem brauc un lieto, viņi pārsvarā saka apmēram 40 litri uz 100 km plus mīnus, atkarībā cik ātri brauc, jo ātrāk brauc, jo briesmīgāks tas patēriņš ir, jo vienkārši viņš ir tā kā pura, tā kā siena, plakana. Un tad pieņemsim, kad cena nokrītās, jā.
cena nokrītās, paliek normāli, kā bija pirms tam. Ja? Tad vairs viņam nebūs, pieņemsim, tur 2,5, 2,700 mēnesī vairāk degvielā, bet pa virsu, bet, pieņemsim, būs tikai $1,500. Katru mēnesi vairāk samaksās nekā, ja brauks ar aerodinamisku mašīnu. Cik tas ir gadā? 1,500 reiz 12. Cik bija? 18,000 gadā pārmaksā pa degvielu. Tad viņam ir plāns nobraukt 10 gadus. Cik tas būs? Cik viņš pārmaksās? 180,000. 180,000. Tātad sāksim ar to, kad viņš jau pārmaksāja 70,000, tad, kad viņš viņu pirka. Jā, viņš dabūs, teiksim, 50,000 vairāk nekā es par savu 10-gadīgo Freightlaineru. Bet, lai viņš parēķināja, viņam kalkulātoram baterijas varbūt bija beigušās, vai es nezinu, pildspalva vai tinte beigusies, viņš neizreitināja to, ka 10 gadu laikā viņš būs tikai degvielā vien jau pārmaksājis. Tad par kādu tur pensiju, kaut kādiem iekrājumiem tie cilvēki domā. 17. aprīlis update. Vakardien sieviņa nobrauc visu dienu gandrīz, uzstādīja rekordu 8 stundas. Paldies, sieviņa! Bet laikapstākļi, par ko šis video vakariem bija, tu teici, cik ap plus 20 brīžam, ja? Jā, bija plus 20, te patās augšā ziemeļos. Šai no rīta pamostos un dzirdu tā kā lietas līst vai kas pret kabīnu, citās pastos telefonā -6 grādi. Kā redzēt, jā, pa nakti bija snidzis sniegs, tagad ir te nokaisīts ar sāli, bet, jā. Vakar bija skaisti. Jā, vakar bija skaisti, silti, viss bija super, tādi ir tie laikapstākļi cimparlīgi. Kā jau es minēju, rutiņu nobrauc vakardien 8 stundas, liels paldies. Es tās 8 stundas izmantoju, lai pirmo reizi pamēģināt braukšanas laikā salīmēt video, ko jūs droši vien lielākā daļa esat redzējuši par Kanādu un to banānu. Tas bija tiešām ļoti grūti, jo ceļš, kā jau es teicu, ir briesmīgs. Tātad no rīta, kad mēs cēlāmies ap 9, tad bija -6 grādi, tagad ap 3 ir plus 16 grādi. Zeme šausmīgi cilājās, staigā, un trampolīni brīžam ir tiešām tā, ka no otrā stāva, kas tur storidžā stāv, tur krīt lejā, gāžās uz galvas, jo tas ir tiešām kā trampolīns. Un galvenais, ka viņas jau tā pa gabalu nevar redzēt, un tu nevari pēdējā brīdī arī nobremzēt. Tā kaut kā tas ir, tā kā es nezinu, vai es turpmāk darīšu to braukšanas laikā, var jau būt, jo tas ir ļoti grūti, teiksim, tos mazos kaut kāda pāris tur vārdus vai teikumu, ko tu gribi nogriezt, tev jātrāp precīzi tajā vietā, kur tev vajag trāpīt, vai ne? Un, kad viss kratās un šūpojās, ļoti, ļoti grūti to izdarīt. Protams, es pirmo reizi pamēģināju AI versiju, lai saliek man video, saliek tad visus tos fragmentus, kas safilmēts, nezinu, ap 20. Tas bija galīgi garām. Es 2 reizes devu viņai iespēju tam AI, bet, tātad daudz no fragmentiem vispār netika ielikti. Viss tur tika likts sajauktā secībā, kas pilnīgi nekam nedara. Un mūzika tur pilnīgi beztolkā visu laiku skan, kaut kur apakšā, vajag vai nevajag. Jā, tā kā tam es devu 2 stundas laika, bet tas neko jēdzīgi neuztaisīju, tad es pats taisīju vienkārši un mocījos. Protams, ja būs labāki ceļa apstākļi, tad droši vien turpmāk to varēs darīt arī braucot, bet es domāju, tagad šajā momentā, teiksim, aprīļa mēneša laikā, laikam es to nedarīšu, vismaz ne Kanādā, braukšanas laikā. 18. aprīlis. Gribēju parādīt mūsu kompānijā arī Cabover, Freightliners. Izstāst diezgan jocīgi, jo tas attālums starp kabīni un piekabi tur ir gigantisks. Tur vēl kaut ko varētu ielikt. Teiksim tā, kabīne maziņa, tev nav kur normāli gulēt, bet te pašā laikā tev aizmērē, tur ir cik vienistabs dzīvoklis, tukšs. Viņš jau mums brauc ļoti, ļoti, ļoti ilgi, vai ne? Tas cilvēks krievalodīgais un īsti angļu valodu nefiško. Bet, kaut kā viņš tiek ar visu galā. Malacis.
Laižam uz mājām. Un kas uz šodien brauc? Tā Tā ir rutiņa liela bedra, jā. Tu Turn sniegi, jā. left for Trans-Canada Labas Highway, netraucē. Manitoba 1 Tagad West, visi then klusē, turn right onto netraucējam Trans-Canada rutu. Highway. Turn right. Continue on Manitoba 1 West for 81 kilometers. Tādēļ, kāpēc rutiņš šodien brauc, jo vakardien es braucu un pateicoties mūsu gudrajai Samsarai, es jau ar viņiem te vakarien rakstījos un pateicu visu, ko es par viņiem domāju un pateicu, ka es nebūšu nekāds izmēģinājums trusīts. Viņi grib, lai es tur visu sūtu, visu kaut ko, kas tur ir un kas tur nav, tad viņiem par to jāmaksā, ja ne? Viņi meklē kādu citu, kas to dara. Un vakardien beidzās ar to, ka jā, es nobraucu gandrīz pilnas savas 13 stundas, nobraucu 12 stundas 58 minūtes. Un teorētiski viņam pirms tev beidzās laiks, pusstundu iepriekš ir jāsāk dot paziņojumu, jāsāk pīkstēt un tā tālāk. Un brīdinājumi visādi, ja? Un viņš neko tādu neizdarīja. Mēs vakar apstājāmies, skatos, jā, viss baigi forši. 12 stundas 58 minūtes es iekļāvies laikā, bet parāda, kā rutiņu, ko viņš parādīja. Ka tu esi violation izdarījis pārkāpumu. Jā, ka man Sarkans viss. Jā, ka man ir viela, tā kā 8. marts sarkans, vai ne? Tagad tu paskaties Tāpat, kā tev jāka. Tagad paskaties. Jā, un izrādās, kur ir grafiku viss. Nav viss kārtībā. Tā ir jābūt 10 stundām pauzē. Viņi neskaita 29 minūtes plus 21 minūtes. Tā ir pauze skaitās 30 minūtes. Viss, ja tu esi nosēdies 29 minūtes un 15 sekundes, tā nebūs kā 30 minūšu pauze. Viņš tev neskaitīsies pie kopējā 10 stundu pauzes, kas ir pa dienu. Tā kā, jā, tur man ir pārkāpums, ko īstumā viņam vajadzēja jau man brīdināt iepriekš, varēja vienkārši agrāk beigt braukt, es man varēja rutīgi piesaisties pēc tūras un nobraukt to pēdējo pusstundu. Bet, tas aparāts neko mums nepateica, tāpēc šodien es nebraucu, jo man vakardien ir viss sarkans, 8. marts. Un vilkams, jā, tu man, jā, neinteresēs, ka tur, bet tu paskaties, tu minūtes viss. Jā, tā kā mēs tagad mums tieši braucam ārā no Vinnipegas, kur tieši tie jaunie svari ir. Tad, jā, es negribēju riskēt. Un tad ir variants tāds, ja rutiņi brauc, manas stundas var viņi nemaz neskatīties, viņi var pasīties tikai rutiņas stundas, rutiņiem viss kārtībā. Un tad, jā, parasti dara, atceries, kā man bija toreiz, ka man iedeva sodu, ka tev nebija mašīnā, nedeva $900 sodu. Kaut gan tas sods arī vēl karājās gaisā, tā arī tiesnesis man nav piezvanījis. Viņi teica, ka piezvanīs martā, ja? Tagad jau ir aprīļa vidus, līdz marta beigām nav piezvanījuši. Bet, kā tur starpība? Laikapstākļi briesmīgi, -6 grādi, vējš pilnīgi nepareizā virzienā jau vakarnē, tur bija lietus sniegs un tā tālāk. Tā kā būsim pozitīvi, saulīte spīd. Protams, jā, nekā pozitīva te nav. Jā, 45 grādi. Jā, pilnīgi. Ko ziemeļvējš, 45 grādi leņķi no priekšpuses, tā kā. Tā kā, ritīga bremze. Labi, davai ripojam. 19. aprīlis, kā jau vakar minēju, braucām caur mājām. Sieviņa rutiņa drosmīgi mūs aiziet līdz mājām, pa nakti palikām mājās. Izbraucām no rīta ārā, pusdienas laikā kaut kad, jā. Nekas interesants tāds nav noticies par šo laiku, vienīgais jā, ka pa nakti bija atkal -11 grādi un tagad pa dienu ir plus 18 grādi. Tas tādi, interesanti laikapstākļu asas izmaiņas. Vienīgais, kas bija vakarien, kas notikās mājās, notikās smieklīgs atgadījums ar sunīti puisīti, vārdā puisīts, jā. Šis bija nometis bombu mūsu guļamistabā uz grīdas. Un, kā jau daudziem mūsdienās ir tie roboti, puteksūcēji, viņš jau nezina, kas tāds ir pa priekšmetu tur uz zemes. Var braukt tirs vai nevar, jo viņa kartei tāda nav, ka tur jābrauc apkārt. Viņš vienkārši brauc virsū. Par laimi, jā, viņš iebuksējās tur un vienkārši pats sasmērījās, apstājās, par laimi neizvazāja pa visu istabu vai pa visām istabām. Tā kā sieņai rutiņai bija vakarien interesanti padarīšana, iztīrīt visu to cūkūti, kas tur bija sasprūdis tajā puteksūcējā iekšā. Bet sieviņi to izdarīja, puteksūcējs dzīves un vesels, var turpināt strādāt.
Tālāk, jā, šodien nobrauksim vēl līdz vakaram, līdz 10. vakarā. Rītdienē mums paliks kādas 8-9 stundas. Mums jau sarunāts, neatceros, es to pieminēju vai ne, bet mēs jau sazvanījāmies un sarunājām, ka mēs to kravu atdosim nevis otrdien no rīta, bet rītā vēla vakarā. Viņi tur būs pusē 9 laikam uz vietas, arī armijas bāze. Un tā viņi mums to kravu nocels nost, jo mums ir krava nākošā no Vašingtonas štata. Un, kas būtu ideāli pārbraukt jau vakarā pāri, jo tas ir turpatās netālu no robežas, ne? Un pārbraukt pāri robežu punktam, izbraukt cauri vēla vakarā, ir daudz vienkāršāk nekā pa dienu. Ja tur diezgan tāds pēdējo reizi, ka mēs tur pusstundu vai 20 minūtes ejam, tā ir robežu punktā. Tā doma, ka vakarā tur būs daudz mazāka satiksme. Šitas te Džeksona tikko gandrīz uzbrauc sirsēs, gandrīz es sirdi aizgāju. Droši vien ar kaut kas uz galvas sapinies. Vienkārši paņem un griež manā joslā, viņš man dzen. Tad neapskatās, viņš ir apdzīns, puspiekaba, gandrīz uztesās virsū. Vienalga, kāds te bija, es atcerējos vēl vienu notikumu tad vakardienu, kad atbraucām mājās, mums kaut kā netīšām palika gaisas batoni, jā, var redzēt rekāņš, tad savā joslā nevar noturēties. Man liekas, viņš sēž uz telefonu, vai viņam rokās telefons, tā pareizāk jāsaka. Tad atbraucām mājās un gaisas batoniņš kaut kā netīšām tika atstāts ieslēgts, pat cik man viņš ir pievienots tā primitīvi, vienkārši uz parasta slēdža, kas jau nāk oriģināli, jā, bet viņš nav saistīts ne ar aizdedz, ne ar tālajām gaisnām. Vienkārši viņš pievienots, ka tu var ieslēgt jebkurā momentā un izslēgt jebkurā momentā. Tad atbraucot mājās, laikam kaut kā netīšām esam uzspieduši kāpjot ārā. Nu, ko, viņš palika ieslēgts. Bija pulkstens starp 6-7 pēcpusdienā, protams, vēl ir gaišs. Tā arī nepamanīja, jo vēl kas, kā mēs braucām prom no mašīnās, nevis tā kā parasti tikai mašīnas priekšpus, bet uz mašīnas aizmuguri, un tad vispār nekāda varianta nebija redzēt, ka viņš ir ieslēgts, vai ne? Un ko šodien no rīta, ne no rīta pusdienas laikā braucam uz mašīnas, skatos gaisa batoniņš, tad prožektors deg. Viņš ir 32 colas garš, jā, kaut kā 300, nedaudz uz 300 vatiem, ja nemaldos 320 vai kaut kas tāds. Vienalga, viņš tur tērēja apmēram 20-25 ampēri. Un problēma kāda? Tātad mašīnai ir oriģināli 4 svina baterijas, katra pa 100 amperstundām, 400 amperstundas kopā. Tātad, ja gaisas batoniņš prožektors tērē 25 ampēri, tad ar vienu bateriju knapi pietiek 4 stundām. Tātad mēs bijām projām, cik mēs bijām 16 stundas prom no mašīnas, jā, teorētiski viņām būtu kaput. Bet, pateicoties tam, ka zem gultas man ir vēl 900 amperstundas litija baterijas, tad nekāda problēma nebija. Es paskatījos tajā mērinstrumentā, viņš bija kaut kā 40% no baterijām notērējuši, plus vēl uz jumta saules baterijas, kas no rīta, protams, sāka tur kaut ko pišlādēt ar vēl klāt. Tā kā mašīna varēja palikt, nebija nekāds problēmas, un priekš visiem litija bateriju kritiķiem. Tad mums ir LFP baterijas zem gultas, ja, kas pašas nesprāst, kam nav tur termo runaways un visi tie pārējie. Viņas ir laikam vienas no pašām drošākajām baterijām, kādas vispār ir, pa litiju baterijām runājot, ja. Kur salīdzinājumā tās otras, kas bija NMC, jā, kāds bijums ir mums elektriskajām mašīnām, mūsējām ir, jā, kurām ir tur tas termo runaways un var tur uzsprāgt un aizigties un tā, ka šitām tur nekāda problēma ar to nav. Jā, tās izglāb manu šodienu, ja ne, tad mums būtu jāmeklē, kā uzlādēt akumulators, lai vispār iedarbinātu. Ritīgi iecirta nāsīši, tie džeki izgriezās no benzīna tanka un ritīgi smirt pēc izpūtas gāzēm. Vienkārši atklāt sezonu, ārā 19 grādi. Kāpaļ lēni brauc. Vai noķersim šitos pasīsim, cik ātri tie brauc. Ir 110, 112 un aiziet. Viedi, re, kur ir? Šitiem te atļauts braukt bez ķiveriem, ja viņi tu iesliek uz galvas. Re. Pirmo reizi redz dzīvē. Nu, tagad es viņu netīšām aizceru, viņš ir beigts tagad.
Tāpēc, ka viņam dīls uztic ne ķīverē. Ko darīt tādu? 20. aprīlis, diena iesāka pozitīvi, ārā plus 15 grādi, iebraucam Džasperas Nacionālajā parkā. Skats ir ļoti skaists, nav apmācies, nav lietus, viss kalns ir ļoti smuki redzēt. Šodien būsim galā. Mana tačka vienmēr logi vaļā, visu dienu esmu ceļā, sarkanās gaismas nebūs tikai zaļās, visa tripīdiena, mana tačka vienmēr logi vaļā, visu dienu esmu ceļā, sarkanās gaismas nebūs tikai zaļās, visa tripīdiena, mana tačka vienmēr logi vaļā, visu dienu esmu ceļā, sarkanās gaismas nebūs tikai zaļās, visa tripīdiena, mana tačka vienmēr logi vaļā, visu dienu esmu ceļā, sarkanās gaismas nebūs tikai zaļās, visa tripīdiena, mana tačka vienmēr logi vaļā, visu dienu esmu ceļā, sarkanās gaismas nebūs tikai zaļās, visa tripīdiena, mana tačka vienmēr logi vaļā, visu dienu esmu ceļā, sarkanās gaismas nebūs tikai zaļās, visa tripīdiena, Pirms tam jau bija ļoti daudz. Kas tas bija? Kazas, jā? Jā. Ceļmās ar kazām. Jā, un koki šeit ir sadeguši, jā, tāpēc, kad bija ugunsgrēks uz pāris gadiem. Reku puisim aizmugurē gaismas batoniņš mašīnai, Hondiņai, ja jūs redzat. Tas ir priekš tādiem, nu kā Kanādā ir ļoti daudz cilvēku, nezinu, no kurienes ir tiesības dabūjuši, kas nezinu, kad ir tālāk no Lasgājas, tas vienmēr pārslēgt. Un braucam aizmēs Itālijā un braucam pretī. Šis puisi ļoti labi izdomājis, kā cīnīties ar tādiem pusfabrikātiem. Atbraucam līdz Hopai, Cerībai, kas tepat netālu no ādošanas punktu, kas ir 88 km. Aizgājām dušiņā, viņi tāpat tikai 8:30 varēja vakarā, jā. Tas bija agrākais, tā kā tagad pulkstens ir cik 6. Jā. Mums jābūt pateicīgiem. Jā, mums jābūt pateicīgiem, vispār bija domāts otrdien, bet, nu, pēc cik mums vajadzēja bišķi paskriet, vai ne? Tad mēs sarunājām, ka vakarā viņi mūs nokrāmēs. Un apstājāmies Flying J-ā, aizgājām dušiņā un domājam, aiziesim Subway, nu. Un tā interesi pēc devai nopirkšu Subway maizīti, to, ko es rādīju Kalifornijā, ko mēs pirkām, ko es teicu 20 Kanādas dolāri, kas bija 15 Amerikas dolāri, izrādās beigās tie bija 22 Kanādas dolāri. Un te nopirkām, Britu Kolumbijā nopirkām pa 12,99, tas tad visiem nodokļiem Kanādas dolāri, kas būtu īstenībā kaut kādi 9 Amerikas dolāri, kaut kas, nu zem 10. Jā, kaut kas tuvu 10 Amerikas dolāriem. Tā kā, jā, laikam Kalifornijā ir baigais uzcenojums visam un nodokļu liela vai kas, ja te ir reku footlonga maizīti Subway. Jo sanāk īstenībā tā, ka šeit nemaz cena baigi nav cēlusies, jā. Tad, ja bija ap 10 dolāriem, tagad ir 13 dolāri, kas ir normāli 10 gadu laikā, jā, bet, nu, Kalifornijā tas ir vienkārši, jā, apbrīnojami. Cerams, tas tik mums neuzruks virs, viņš te atpakaļ tā mēģinās ieparkoties ar oversize kravu. Ar RGN, jā. Tas droši nav Kristaps, vai ne? Nē, viņš brauks uz priekšu, tur taisni brauks kaut kur. Viņš pats nezina, kur viņš brauks. Labi, viss labi apetīti, es ēst. Jā, nē, vēl ne, īsmā, jā, atbraucām te kaut kā cik pāris stundas pirms tam, jā. Bija jau sākās rītīgs silts laiks 20, tagad mēs apstājāmies 27 grādi plusā, jā. Kur mums no mājām bija izbraucām ārā, bija plus 5 grādi, jā, vai plus 4, panāk bija minus 11. Kaut kas tāds te gājā, te ir super zāle, reku, viss zaļa. Koki visi atplaukuši, jā, tur iet pilnā spārā. Nu, ritīgi vasara te notiekās, jā. Nemaz negribās braukt atpakaļ mājās, bet
Pēc šito kadosim, būs nākošā krava, ko tepat netālu savāksim Vašingtonā, brauksim mājās. Pēc tam būs viena ļoti interesanta un karsta krava. 2 braucieni būs turpat atpakaļ, bet būs ļoti, ļoti karsta krava. Interesanta un pilna ar noslēpumiem. Tā kaut kā. Viss tā gan es ēst.